Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Koka ēku fasādes Latvijas klimatā ir pakļautas dažādu laikapstākļu iedarbībai – lietum, sniegam, ledum, saulei, vējam un lielām temperatūras svārstībām. Tāpēc koka fasāžu krāsām ir jābūt īpaši kvalitatīvām. Lai krāsojums kalpotu ilgi, īstā panākuma atslēga ir atbilstoša toņa un produkta izvēle. Izvēloties toni jāatceras, ka jo tumšāks un intensīvāks ir krāsas tonis, jo vairāk tas absorbē saules enerģiju un jo vairāk sakarst fasāde. Ēkas dienvidu pusē, kur saules iedarbība ir vislielākā, tumši un intensīvi toņi daudz ātrāk izbalē un zaudē krāsu. Tāpēc maigāki pasteļtoņi ir labāki piemēroti āra apstākļiem. Saule tos tik ātri neizbalina un krāsa ilgi izskatās svaiga. Izvēloties krāsas toni, ir svarīgi izmantot fasāžu krāsu toņu kartes, jo tikai tad varam būt droši, ka tonēšanā tiek izmantoti speciāli āra apstākļiem piemēroti tonēšanas pigmenti. Tonējot Vivacolor fasādes krāsas, mēs iesakām izmantot Tikurila fasāžu toņu kartes. Toņu kartes ir pieejams veikalos, krāsu tirdzniecības nodaļās. Pelējums, zilējums un sūnas ir problēmas, kas vairāk skar ēkas ziemeļpusi. Tur ir mazāk saules un fasāde ir vairāk pakļauta mitruma iedarbībai. Liela nozīme ir arī fasādes tūmā esošajiem augiem, jo tuvāk tie atrodas, jo vairāk ietekmē fasādes stāvokli. Lai izvairītos no šādām problēmām, ieteicams izvēlēties tādas koka fasāžu krāsas, kas nepievelk netīrums un kuru sastāvā ir vielas, kas neļauj pelējumam, sūnām un citiem organismiem izplatīties uz koka virsmas. Mūsdienās koka fasāžu krāsas pārsvarā ir uz ūdens bāzes. Tās ir elastīgas, labi saglabā toni un neizbalē. Ar tām ir ērti strādāt, jo tām nav nepatīkama aromāta. Krāsas uz ūdens bāzes no darbarīkiem, apģērba, ādas un jebkuras citas virsmas, kur krāsa var nejauši nokļūt, var viegli nomazgāt ar ūdeni. Vispiemērotāko produktu koka fasādei jāizvēlas atkarībā no izmantotā fasādes dēļu seguma un vēlamā gala rezultāta. Ēvelētam kokam ir gluda virsma, tāpēc pie tās pieķers mazāk netīrumu, tomēr arī krāsa pieķers sliktāk. Ēvelētai virsmai vispiemērotākā ir koksnes aizsarga krāsa, kas labi klājas, taču ļauj saskatīt koksnes skaisto struktūru. Zāģētu vai smalki zāģētu dēļu virsmas ir raupjas. Pie raupjas virsmas krāsa pieķers ļoti labi, bet tikpat labi pieķers arī netīrumu. Raupjām koka virsmām vispiemērotākā ir klasiska, augstas kvalitātes koksnes krāsa, kas veido biezāku slāni un nodrošina atbilstošu aizsardzību. Ja vēlaties, lai koka virsma būtu redzama, izceļot tās skaistumu ar atbilstošu tonējumu, var izmantot daļēji caurspīdīgus produktus, piemēram, beices. Taču noteikti ņemiet vērā, ka krāsas uz fasādes saglabājas daudz ilgāk nekā beices. Krāsas slāņa kalpošanas laiks ir apmēram 10 līdz 15 gadi. Dažreiz atkarībā no koksnes stiprības un sagatavošanas darbu kvalitātes pat 20 gadi. Savukārt beicētas virsmas jāpārkrāso aptuveni ik pēc 5 gadiem. Vislabākais un ilgspējīgākais rezultāts būs tad, ja pareizi izvēlēsieties produktus un pareizi veiksiet sagatavošanas darbus. Sagatavošanas darbiem ir milzīga nozīme. Par šiem darbiem mēs parunāsim nākamajā video pamācībā. Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.